Esam Taizemē, un šoreiz mēs kopā izpētīsim vienu no šīs valsts populārākajām vietām – Puketu. Puketa ir Taizemes lielākā sala, un šeit brīvi var justies jebkurš. Tā piesaista cilvēks no visas pasaules, jo šeit ir viss, ko meklē ceļotāji. Daži ierodas izbaudīt sauli un tropiskās pludmales, kur jūra ir silta visu gadu. Citi meklē brīvības sajūtu, vietu, kur atslēgties no ikdienas un dzīvot mirklī. Šeit var nogaršot patieso Taizemes garšu, no ielu ēdienu stendiem līdz restorāniem ar skatu uz okeānu. Un, protams, Puketa ir izslavēta ar savu trakulīgo naktsdzīvi, ar skaļām un iespaidīgām ielu ballītēm, mūziku un dejām, kas nebeidzas līdz saulēktam. Nevar nepieminēt arī Taizemes izslavētās masāžas, par kurām noteikti esi dzirdējis arī tu. Puketa ir vieta, kur katrs spēj atrast kaut ko savu – mieru, piedzīvojumu vai brīvību. Un varbūt tieši tāpēc cilvēki šeit vienmēr grib atgriezties. Līdz ar to gribētos teikt, ka Puketa ir daudz vairāk nekā tikai turisma galamērķis. Uz Puketu devāmies no Krabija, Aonang pilsētiņas. Sākumā doma bija braukt ar laivu, bet laicīgi nenopērkot biļetes vairs nebija tādas iespējas. Tāpēc nodomājām, ka vienkārši izsauksim grābu taksometru un brauksim uz turieni, bet kā izrādījās, tas arī nebija tik vienkārši. Gaidījām kādu pusotru stundu, kamēr kāds piekrita tik tālu mūs vest. Kāpēc tā? Par to lasi sīkāk rakstā travelmania.lv mājaslapā. No Krabija līdz Puketai braucām aptuveni 3 stundas, un tas mums izmaksāja 60 eiro. Puketas salā nolēmām palikt tās karstākajā pilsētiņā Patongā, kas šeit ir galvenā turistu zona. Izvēlējāmies apartamentus tuvāk pludmalei, taču ne pārāk dārgus, par cik tāpat lielāko laiku pavadīsim ārpus naktsmītnes. Pēc iekārtošanās numuriņā uzreiz devāmies uz blakus esošo Patongas pludmali. Patonga Beach, jeb Patongas pludmale, ir viena no slavenākajām un rosīgākajām pludmalēm Taizemē Puketas salā. Pludmale ir aptuveni 3 km gara ar mīkstām baltām smiltīm un maigām nogāzēm jūrā. Pludmale ir ļoti turistiska, tāpēc gaidāms liels cilvēku skaits, it īpaši no decembra līdz februārim, kad ir turistiskākā sezona. Staigājot gar pludmali ļoti pamanījām, ka lielākā daļa turistu šeit bija tieši krieviski runājošie. Šajā pludmalē var baudīt dažādas aktivitātes, kā peldēšanu, sauļošanos, ūdens sporta aktivitātes, piemēram, banānu laivas, jetski, paraseilings, snorkelēšana un niršana tuvākajās salās. Var doties arī baudīt masāžas teltīs pie pludmales. Populārākās, protams, ir tradicionālā taizemiešu masāža un kāju masāža. Turpat blakus Patonga pludmalē atrodas ir ļoti daudz un dažādi pludmales bāri un restorāni. Katrs bārs un restorāns cenšas izcelties un atrast savādāku veidu, kā panākt, lai turisti dodas tieši pie tiem. Ļoti populāri tieši jūras velšu restorāni, kuros var aplūkot savu maltīti, kamēr tā vēl ir dzīva. Līdz ar to viss ir ļoti svaigs un vilinošs. Redzējām arī pāris jūras valdes, par kurām bijām īpaši pārsteigti, jo tādas nebijām ne redzējuši, ne dzirdējuši, un kur nu vēl ēduši. Tā vien liekas, ka šeit par naudu var nopirkt pilnīgi jebko, bet mēs nolēmām atrast kādu mierīgāku ielu ēdienu kādā tepat esošajā food courtā. Lām tikko izstaigājām ritīgi jau Patongas pludmali un meklējām kaut kādu vietu, kur paēst, negribējās iet restorānos, jo tur cenas viss ir ap 10 eiro. Gribējām atrast, kur ir kaut kāds street food, tieši taisa street food. Un tikko uzgājām šādu vietu šeit, arī tepat blakus Patongas pludmalei. Un ir vairāk tādi stendiņi, kur ir viss kas, un izskatās diezgan labi un par labām cenām. Teiksim, šāds te ananās šeit maksā aptuveni kaut kādu 5 eiro. Tomjam zupiņi arī kaut kādu 5 eiro, reiķins zilas būs 10 eiro. Tāda man šeit ir zaļa tēja. Reāli pasūtīja zaļo tēju, man arī atnes tiešām zaļa tēja. Garšo kā tēja, tikai ar kaut kādu pienu un zaļu pulveri klāt. Bet, teiksim tā, ka īstenībā šitien salīdzinoši, cenas ir labi. Bet jā, izskatās diezgan garšīgi un laiks ēst. Izgājām cauri arī slavenai Banglas ielai, kas tikai vakarā sāk uzņemt ballīšu apgriezienus, bet par to nedaudz vēlāk, jo pie tās mēs vēl atgriezīsimies. Atnācām lampā brokaskot un pasūtījām svaigus suliņus. Šeit ir dragonsliķi suliņi un šeit ir pēršaslīķi suliņi. Ļoti garšīgi izskatās un garšu rādušā. Un tad visam pa virsu vēl cilgaļa ar pipariņu. Nākamajā dienā mēs ar Laumu gribējām izbaudīt nedaudz luksusu un nolēmām doties uz Jona Beach Club, ja peldošo paradīzi Puketas sirdī. Tā nav parasta pludmale vai bārs, tas ir peldošs pludmales klubs, kas apvieno sauli, mūziku un jūras brīvību vienā elpa aizraujošā pieredzē.
Lai nokļūtu klubā, mums bija jābrauc ar kuģīti no Royal Phuket Marina piestātnes, un ierodoties jau jutāmies svinīgi sagaidīti. Ieejas biļeti iekļaut dzērienu un ēdienu kredītu, dvieli un piekļuvu visām klubu zonām. Viss, kas vajadzīgs ideālai dienai, tropu stila ballītei. Jona Beach Club ir vieta, kur Phukets enerģija satiekas ar jūras mieru. Tā ir vieta, kur laiks apstājas, kur viļņa ritmā saskan ar mūziku un kur katra diena beidzas ar neaizmirstamu saulrietu. Jona Beach Club ir uzbūvēts kā milzīgs 3 līmeņiem luksusa kuģis ar panorāmas skatiem uz Adamanus jūru. Tajā atrodas Infinity baseins, no kur var vērot saulrietu, 4 stilīgi bāri, restorāns ar starptautisku ēdienkartu un VIP zonas, kur var relaksēties uz ērtiem gultas soliņiem ar kokteļu glāzi rokās. Dienas laikā šeit piedāvā mierīgi atslābinošu atmosfēru, siltu sauli, jūras vēju un maigu mūziku fonā. Bet, kad saule riet, viss mainās. Klubs pārtop par dzīves svinības vietu uz ūdens ar dīdžeju, gaismām un cilvēkiem no visas pasaules, kas dejo zem zvaigznēm. Ja arī tu meklē luksus atpūtu Phuketā ar īstu wow efektu, tad Jona Beach Club noteikti ir vieta, ko nedrīkst palaist garām. Tas nav tikai klubs, tā ir pieredze, kas paliek atmiņā, un jāpiemina arī, ka šis peldošais klubs šobrīd ir vienīgais pasaulē. Bet tagad atgriezīsimies Patonga pilsētā un parādīsim arī Phukets nakts dzīvi. Taizem un sevišķi Taizemes nakts dzīvi varam secināt vienu. Šeit atļauts ritin viss, un jebkurš var justies brīvi un piepildīt savas fantāzijas. Ejot cauri galvenajai ballīšu ielai, ko sauc par Bangla Road, mūs valk iekšā 18+ klubos un šovos, kuros var redzēt dažādas seksuālās izvērtības, un uz ielām arī acīm redzami ir meitenes, kuras pārdod savus seksuālos pakalpojumus. Un ne tikai meitenes. Daudz no viņām īstenībā ir ladyboy, ja par sievietēm sev pārveidojuši vīrieši, kas Taizemē ir ļoti izplatīta prakse. Mums piedāvā arī nopirkt dažādu veidu narkotikas, un par narkotikām runājot, marihuāna šeit ir pilnībā legāla un nopērkama. Specializētos veikaliņos te uz katra stūra. Joka pēc arī mēs pamēģinājām tā saucamo kāsi no vieglā gala. What is the difference? This is the diva make you happy energy. Yeah. This one make you sleep. Happy make you relax. Happy energy, yeah? Yeah, happy. Pīpē nevis kā cigāru, kad tu tā kā mēģini viņu ievilkt klausās. Nebaidies no tā, ka tu tā kā klapos vienkārši, cik tu nezini kā pīpēt, tu varētu būt, ka tev daudz klapos. Ups, šitā katru nekādu neaizmirsī. Kā ir labi? Kā? Šito ir ļoti viegli pīpēt, bet tu viņu ievelc un nedaudz paturi. Pamēģini. Šeit Patongā izteikti var manīt to, ka aizspriedumu Taizemē nav. Tas nu ir skaidrs, un ārzemnieks, ir sevišķi vīriešus, tas arī šeit vilina, un bieži var redzēt pensionējušos eiropiešus kopā ar jaunām vietējām meitenēm pie rokas. Tas viss šeit ir normāli, un neviens netiek nosodīts. Arī masāžu saloni aiz aizvērtām durvīm piedāvā krietni vairāk kā tikai Taizemes masāžu. To varētu nosaukt arī par Taizemes tumšo pusi, jo visas šīs izklaides šeit ir ļoti lētas, un to, cik tas viss ir pieņemams un ētisks, katrs var spriest pats personīgi. Katrā ziņā mēs šeit ļoti labi pavadījām laiku, bija ārkārtīgi jautri un interesanti redzēt, kā te viss notiek. Pasaule ir dažāda, un varbūt pat ir labi, ka ir tāda brīvdomātāja vieta kā Patonga.
Kad jau ballītes iet uz beigām, tad neizpliks arī ēdiena prieka. Šeit cauri nakti kāds tirgos noteikti iela ēdienas. Uztrāpjām arī vietā, kur tirgoja svaigi veidot saldējumu. Uzsūtījām passion fruit, jeb marakujas saldējumu, un tas tiešām bija debesšķīgs. Pēc kārtīgas izballēšanās mums ar Laumu vēl bija viena vieta prātā, ko vēlējāmies redzēt šeit aizmē, un tā vieta ir Similans salas. Uz turien devāmies ar ātru laivu no Kaolaku ostas. Ceļā pavadījām nedaudz vairāk kā stundu. Mēs ar Laumu tikko atbraucām uz Similans salām šeit aizmē, kas īstenībā ļoti pat pielīdzināms Seišelu salām, jo šeit tiešām ir tikpat balts un mīksts smilts, kā arī akmeņi ir ļoti līdzīgi, un zilais ūdens arī, protams, ir tāds pats. Ļoti skaista sala, tiešām. Protams, šeit ir ļoti daudz cilvēku, ar ko arī šī vieta atšķirās no Seišelu salām. Mēs ar Laumu uzkāpsim tur augšā pie tā akmens, kas tā kā skatu punkts. Šī ir pirmā pietura Similans salu tūrē, kas ir 8. sala, kas pazīstam arī kā Similan Island vai Donald Duck Bay. Tieši šeit atrodas slavenais Sail Rock, jeb pura kuģa klints, uz kuru šobrīd arī kāpjam. Tas ir iespējīgs akmens krāvums, kas kļūst par Similans salas simbolu. Esam Laumu uzkāpuši augšā, un tiešām ir ļoti skaista skata. Jāsaka, esam ļoti patīkami pārsteigti par šīm salām. Redzēs, protams, kas būs tālāk tūrē, kur mēs brauksim. Pārstāv, cik sapratu, vairāk būt pludmales un snorkelēšana, bet tieši šeit, šajā vietā mēs pavadām aptuveni 1 stundu. Viņi piestājas 1 stundu un var atnākt sabildēties, bišķi tur pasauļoties pludmalē, un tas arī viss. Bet jāsaka, šeit tiešām ir ārkārtīgi skaisti. Noteikti ir vērts atbraukt. Var braukt no, teiksim, tā kā mēs to darījām no Puketas un Angas, vai arī no Krabī, bet no Krabī būs nedaudz ilgāk un dārgāk. Vēlētos piedzīvot šo visu bez cilvēkiem, bet arī ar cilvēkiem tāpat var iztēloties, cik šeit ir skaisti. No šīs klints pavērs elpa aizraujošs skats uz Tirkijas zilo līci un apkārtējām salām. Ja nebūtu tik daudz cilvēku, tad sajūta tiešām būtu, ka esam nonākuši pavisam citā pasaulē. Paskatoties apkārt, saprotam, ka tas nav filtrs vai rediģēts foto, jo krāsas tiešām ir sulīgas un šķiet nereālas. Nojot atpakaļ uz pludmali, devāmies ūdens peldē skaistajā lagūnā. Šeit bija tik patīkami balts un mīksts smilts, kā reti kur. Vienīgais viss, kas mums pietrūka šīs salas, ir laiks, jo 1 stunda likās daudz par maz, lai varētu tā kārtīgi izbaudīt tieši šo fantastisko vietu. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Vēl par šo tūri runājot, bija ļoti laba snorkelēšana. Tiešām ļoti daudz neskarta koreļu dzīvi. Mums arī neļāva pieskarties un stāvēt uz tiem akmeņiem, kur viņi aug. Tas viss ir saprotams, jo īstenībā ar tādu cilvēku daudzumu turismu vietās ir ļoti grūti saglabāt to dabas ekosistēmu. Bet jā, aizbraucot tālākā tūrē, jūs tiešām redzēsiet daudz dzīvīgāku šo zemūdens pasauli. Tikko arī ļoti labi izsnorkelējāmies, un tagad mums ir lančs. Mums iedeva tādas pusdienu kastītes, īstenībā vienam cilvēkam ir viena kastīte, un tur ir diezgan daudz iekšā. Turē kastes man nociekot, gandrīz viss nometa zemē. Galdiņa klājies. Galdiņa klājies. Jāskatās, kas mums ir iekšā. Tā. Te ir... Oho. Labs. Seafood. Kas tas ir? Šis te. Man liekas, tas ir kalmārs. This is how we make soup on the island? Yes. Labs, ne? Wow. Thank you. It's a bit spicy, yeah? Spicy a little bit. Amazing. Thank you. Tā ir, man liekas, tomjum zupiņa tāpat. Mēs jau pazīstam. Ļoti garšīgi zupiņa. Jep. Super. Bet jā, jāsaka, tā aizemēs servis ir nereāli augstā līmenī. Pagaidām visās tūrēs, kur mēs bijām, tiešām bija ļoti labi un par mums visu laiku domā. Un
ir ēdienu, dzērienu, nepārtraukti. Auglīšu, ūdens, visu laiku. Un garšīgi, tas, ka visi garšīgi. Un smuki arī. Šī vietā ir vienkārši skaistākās un mīkstākās smiltiņas un zilākais ūdens, ko es esmu redzējis šeit Taizemē. Un jā, šī vieta tiešām ir nereāli skaista. Baltas smiltis, zils ūdens, Seišelu akmeņi un ļoti, ļoti skaista zaļa daba. Īstenībā, cik dažāda var būt Taizeme, tad tu pēkšņi esi tādā paradīzes salas pludmalē, tad tu esi baigākajā tusiņā, tad atkal esi starp klintīm, tad tu esi džungļos. Nenormāli daudzveidīgi, dažādi, ļoti, ļoti skaista un garšīga valsts. Šādi te piedzīvojumi mums bija šeit Puketā. Līdz ar to sakam jums lielu paldies, ka esat noskatījušies šīs sērijas par Taizemi un tiekamies jau citos piedzīvojumos. Tā! Neaizmirst uzspiest patīk, padalīties ar šo video un atstāt kādu komentāru, jo tas viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesas fans, tad var arī mūs atbalstīt vēl vairāk, uzsaucot mūsu kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video.